Ar vairāk kā 300 dalībniekiem 15 kolektīvu sastāvā šogad dziesmu un deju svētkos piedalījies Lielvārdes novads. Izskanot vērienīgiem kultūras notikumam, vienkops aicināt pašdarbības kolektīvu vadītāji un koordinātori, lai pateiktos par darbu un ieguldījumu. Kā norāda dalībnieki, dziesmu un deju svētki nebeidzas nekad, un pozitīvās emocijas, kas svētkos uzkrātas, pietikšot gatavojoties 2018. gada svētkiem. Sajūtas ir fantastisks. Protams, nogurums bija ļoti, ļoti liels. Brīžiem likās, ka iešu un aizmigšu, un dejotāji arī stāv, liekas, viņš šķūt aizmigs, nesākās mūzika, sākās dejo, viņi pamostās ar tādu prieku dejo, un tik tādi ļoti tīri, fantastiski svētki, man liekas, šogad tādi mīļi bija. Dziesmu svētki nebeidzas, jo tās sajūtas, viņas ir tik piepildītas un tik bagātas, ka metrs virs zemes vēl būs kādu labu laiku. Ko jums nozīmē šie svētki pašiem iekšēni? Iekšēni būtībā mums ar dziesmu mēs jau praktiski jau, man liekas, pat dzimuši esam, ja? Jo ir jau, pie tās frāzes ir tādas jau zināmas, dziedu no 5 gadu vecuma, no 3 gadu vecuma, bet būtībā, tā ir taisnība, ko tu tur lai saka, un tā dziesma, dzīvo mūzika, deja, tas viss kopā tā, virmo, un tu jūties bagāts ar to visu. Pasākumā piedalās arī virsdiriģents Pauls Kvelde, kas dziesmu un deju svētku norisēm aktīvi sekojas līdzi un atzīst, lai ir plašas diskusijas par noslēguma koncertu, kopumā svētki norganizēti godam. Svētki bija lieliski vienkārši. Žēl, ka es pats nevarēju. Man bija dziesmiņi paredzēti vien diriģēt to tautas dziesmu vīru korim. Tas lūdzu vienkārši Ivaram Cinkusam, lai nodiriģē. Es biju paņēmis atvaļinājumu nelielu ar infarktu. Ko darīt? Tas saka Dievs. Bet stafetes esmu nodevis jau. Visi 3 virsdiriģenti lielie. Tie ir mani konservatorijas audzēkļi, kad es biju pedagogs 30 gadus konservatorijā, diriģēšanu mācīju. Arvīdam Platperam, tas mans skolnieks, Romans Vanaks. Jo viņi pierādījuši jau kā lieli virsdiriģenti kā sakot, līmenī. Un liels prieks man sagādāja Andrejs Mūrnieks, kas pirmo reizi šogad diriģē, kā sakot, ļoti grotu Ešana valda dziesmu, un ļoti labi viņš to izdarīja. Tā kā stafete ir nodota. Īsts pārbaudījums šī gada dziesmu un deju svētki bijis pašvaldību koordinātoriem, jo līdz ar teritoriālo reformu par pašdarbniekiem rūpes katram nodam atsevišķi. Dace Jansone, kas nedēļas garumā rūpēsies par lielvārdiešiem, saka, mācību un pieredzi nākamajiem svētkiem uzkrāta gana. Jā, mēs arī ar kolēģiem runājām, lai mēs neesam tik sadalīti, vajadzētu ņemt tā kā skolas pa novadiem. Tad būtu arī vienkāršāk apzināt, saredzēt, jo mēs bijām vienkārši bez kājām, skrienot uz vienu skolu, uz otru, uz vienu ēdināšanas iestādi uz otru, un mums bija daudziem jāpalīdz, tad viens kolektīvs kavējās, otrs kolektīvs atkal vēlās varbūt sausajā veidā paņemt kādas pusdienas vai vakariņas. Bet mēs tā kā saņēmāmies un visu darījām, kas bija mūsu spēkos. Dācis Stribotska, Toms Ezerietis, Ogres televīzija.